Šim kungam man blakus nav nepieciešams tālāks iepazīstināšana, kad runa ir par spinningošanas pasauli. Un turklāt viņš ir tas cilvēks, kurš izstrādā jaunu veidu mānekli, Libra Lure, ar kuru man vēl nav bijusi iespēja makšķerēt, bet jau kādu laiku vēroju, kā tie darbojas akvārijā, un drīz par to parunās. Sveiks, Tomek! Sveiki! Tātad lūdzu, pastāstiet mums, kāda veida māneklis tas ir un kāda bija jūsu ideja, izstrādājot bass sēriju. Mūsu materiāls, pie kura strādājam ļoti ilgu laiku, ir gandrīz ideāls, ja runa ir par produktiem basģitāras segmentā, jo materiāls peld maisījums ir ļoti gaisīgs. Tas ir ārkārtīgi mīksts. Tas nozīmē, ka šie mānekļi patiešām būs ļoti efektīvi, ķerot basus, bet ne tikai. Ar tiem var veiksmīgi ķert arī citas zivju sugas, piemēram, zandartus, līdekas, lielas foreles, taimiņus. Līdz šim Libra specializējās foreļu makšķerēšanā. Arī es izmantoju šādas nelielas mānekļus. Jautājums, vai šie no bass sērijas nebūs par lielu? Un kam tad vēl jautāt, ja ne pasaules čempionam? Īsi sakot, tie nav par lielu, nebūs par lielu. Mēs vēl veidosim lielākus modeļus. Tieši šādas ēsmas ir nepieciešams basa tirgu. Tās ir 5, 7 un 10 colu ēsmas. Ja runājam par citu sugu makšķerēšanu, ne tikai basiem, ar tām veiksmīgi var ķert lielas foreles un taimiņus. Nevaru noliegt, ka viens no šiem modeļiem, kas saucas Finas Varm, tika izstrādāts gan basiem, gan lielām forelēm, gan taimiņiem. Nevaru noliegt, ka ar šo ēsmas modeli mums ir lielas cerības tieši taimiņu makšķerēšana. Testi apstiprināja, ka tieši ar Finas Varm mēs noķērām ļoti daudz zivju testēšanas laikā, kas ir labs rādītājs taimiņu makšķerēšanai, jo šo zivi gandrīz nemaz ar gumijas mānekļiem neķer. Tāds jaunums īpaši interesants iesācējiem makšķerniekiem ir tas, ka Libra savā katalogā ir parādījusi, kā pareizi aprīkot šīs ēsmas. Tavuprāt, kā meistaram starp meistariem, vai tas ir optimālais veids, kā mums vajadzētu izvēlēties āķus un atsvarus? Jā, tieši tā. Tieši tas ir tas, par ko tu runā. Katalogā mēs parādījām, kā aprīkot bass sērijas ēsmas, lai makšķerniekiem būtu vieglāk tās aprīkot. Mēs to parādījām ilustrācijās. Aprīkojuma veidi ir dažādi, sākot no džiga galviņām, offset āķiem, čeburaškām līdz Carolina Ring, Texas Ring un Dropshot. Privātai makšķerēšanai patiesībā nemaz neatliek laika, jo jaunās ēsmas, jaunie projekti man aizņem ļoti daudz laika, un, lai veiktu kārtīgus testus, tam ir jāvelta ļoti daudz laika pie ūdens, testējot, nevis makšķerējot sevi. Nu, es to sāpi pazīstu, jo arī man, veidojot raidījumu, nav pārāk daudz laika privātai makšķerēšanai, un tā kaislība vienkārši pārvērtās par profesiju. Liels paldies tev! Un, protams, veiksmi šajā sezonā cilvēkam, kuram nav laika trenēties, bet kurš visu uzvar. Arī es tā varētu sākt darīt. Šogad jūtu, ka tas būs nepieciešams.